Labdien visiem! Šodien būs tāds īsais video. Nu, es ceru, ka īsais. Vienmēr sakot, cilvēks pie manis vērsās tāda problēma, kad viena lampa tumšāka, viena gaišāka, mēs varam redzēt. Diezgan labi, ka viens smuks spīd un te it kā gabarīts. Un otrā pusē tā situācija līdzīga, taču, te var manīt visas tās kāpju gabarīti. Es godīgi sakot, neesmu saskāries īsti, kad kvēlspulģi šitā izdarītos, bet diezgan labi varēja redzēt, jo sākumā es skatījos, liekas, ka tur centrā arī bišķi spīda. Tā tur spuldze pati pa vidu, jo gabarīts ir augšpusē. Un parādīšu, kas notiek tajā brīdī, kad ieslēdz tālo gaismu. Laikam šitā viņa skaitās ieslēgt. Jā, tātad ieslēdzam tālo gaismu. Šajā pusē ir abas kanāks. Šajā pusē vairs nav nekā ne tuvā, ne arī tālā gaisma. Tā bišķi pēc pieredzes ņemot, skaidrs, kaut kur masa nav. Bet vispār īstenībā izcili stulba konstrukcija mašīnai kā tādai, lai spuldzi, varbūt šito te tuvāko vēl nomainīt. Vēl var tāpat, tas iznāk tālai gaismai, bet tuvai gaismai reāli ir jāņem nost bufers. Ir jāņem nost reāli bufers, lai nomainītu spuldzīti. Nopietni. Man, es nezinu, ceļu vidū izdeg spuldzīti, ja es iebraucu benzīnu tā kā nopērku, man jāņem bufers nost. Kas tāds par tādām kaut kādu akmens laikmetu tādām konstrukcijām? Labi, tas bufers salīdzinoši vienkārši te. Te, man liekas, bija viena skrūve, otra skrūve un kaut kāda klipši, 100. Bet, principiāli, kas tā pa, ja jūs nevarat, tā kā, tur nav vietas, tad taisat tā kā pēc tam taisīja visi tie volviķi un visi, kad ir tie izņemami iesmi un, kaut kāds šitāds te, debīlismu, godīgi sakot. Bet, jā, ne pa to stāst, tātad jāskatās, kas ar masām un kas notiekās, jā, te kāpēc nedeg tas lukturs tā, kā viņam vajadzētu. Tā, problēma atradās, jāsaka, es pārsteidzos nedaudz to secinājumu par masu. Izrādījās, ka ar masu ir viss kārtībā. Paņēma vienkārši te, viņam netiek pie tuvās gaismas, turklāt lampiņas pa taisno netiek, tad te vienkārši paskatījos pēc schēmas, kurš tekers ir šeit tuvai gaismai, pielika te pa taisno masu un nekas neizmainījās. Sāku skatīties tālāk, problēma tomēr bija plusa vadā, jo viņam kaut kā jocīgi, kad abas lampas barojas no viena drošinātāja. Tuvā un tālāk gaisma, tad viņš līdz ar to, loģiski abām nepietiek tā strāva, un tad beigās, ka ieslēdz tālo, tad vispār izdziest. Bet, parādīšu arī te meklēt tur, kur tās masas, tur viņam nāk pie virsbūs. Īstenībā, cik forši ir, kad tiek kaut kādu problēmu meklējam, tad tiek pie tās dīlera informācijas, jā, teiksim, cik forši te var redzēt, kā viss ir parādīts. Schēmā tur ir tā kā tie divi masas punkti, un tas smuki parādīts, kā viņi, kur atrodas reāli mašīnas īsto priekšpusi. Te ir arī, visa bultiņām parādīts, kurā vietā jāmeklē. Viņam arī tādā, īstenībā diezgan stulbi izdomās, man liekas, viņam baterija, kur viņam nāk tā masa, viņam kaut kā, tajā gan neredzēs, viņam iznāk tā kā ir, tur, varbūt, ka redz, nezinu, neredzot disko. Sanāk, viņam tā masa ir divi tādi rēsni vādi pieskrūvēti pie virsbūs, jā, bet te neredzēs. Un viņi pēc tam, pēc kaut kāda maza gabaliņa, pēc kādiem 5 centimetriem, tur sadalās daudzos sīkos vados. Es domāju, ka tur agrāk vai vēl tajā vietā, kur viņš tur sadalās, ka tur būs kaut kāds zaļais iemetīsies. Bet, labi, kā tā ir. Lūk, jā, problēma izrādījās bišķi savādāk, kā es biju no sākuma iedomājies. Tā, šitā vairāk man nav ko rādīt, schēma man nav ko rādīt arī. Tur ir, jā, bet problēma bija, ka tāds sakusis smuks drošinātājs. Es domāju, ka nevis sakusa drošinātais primāri, bet sakusa līgzda. Šitiem te jāpaņem ārā.
līgzda sakusa un līdz ar to arī sākās pazuda šitas te kontakts un tad tas drošinātājs arī, protams, sagāja beigās ķīseli. Varam redzēt, ka tā līgzda ir tāda, kā ir. Ne, šitā laikam ir tā normālajai pusē, kur vēl viss dega un bija kārtībā. Izrausim otru. Viena roka tā kā ir. Filmēt. Nu, jā, reku var redzēt, kā viss ir jau tur sadalījies. Nezinu, man kaut kā liekas, ka citām mašīnām bija tā, kad ir atsevišķi tuvā gaisma, labā puse, tuvā gaisma, kreisā puse. Bet, nu, te nezinu, kāpēc salikt uz vienu, jā, un tāpēc arī bija tāds no sākuma. No sākuma es liku to lozu uz to, ka būs tā masa, bet izrādījās, ka ne. Bet, nu, tas ir atrisināts. Tagad variants, nu, kā to risināt, ir tāds, kad ir jādabū šitā te līgzda vairs nav izmantojama. Es domāju, ka es likšu atsevišķu drošinātāju. Bet, nu jā, lai to izdarītu, bija jādabū šīta kastīte nost. Un tad, protams, sekoja tā lieta, kāpēc es neieredzu Toyotas un vispār Japāņu mašīnas, jo visas skrūves, protams, ir sapūšas. Ja šeit nāk divas skrūves, neviena no viņām nevarēja loģiski vairs atskrūvēt. Dabūju urbt galvas nost. Nu, labi, es nesaku, ka vāciešiem tādas problēmas nav, bet ja te motora telpā jau šitādā skatā ir tās skrūves, tam man bail iedomāties, kādas viņas tur ir piekarēji. Nu, es jau piekars vispār maz remontēju un kaut kādas bremzes un vispār ļoti maz, bet praktiski, nu, Japāņiem es vienkārši neņem, principā neņem neko apakšā tur remontēt, jo man pilnīgi skaidrs, ka tur viss lūzīs. Jo es vāciešiem kaut kā, viņiem ir tām skrūves, viņam tad zaļgans cinks, un tas cinks baigos gadus tomēr notur to, ka viņi nepierūs, un arī tur, kur nāk kaut kādām buksēm cauri tā skrūve, viņš tas cinks neļauj tajā iekšā tajās, nu, caurulītē serdenī bukses, tā kā ierūsē tam skrūvēm. Bet Japāņiem tas ir norma, jo es atceros, ka es tur vienu čalu Amerikā skatījos, kas Honda centrā agrāk bija strādājis, un viņš tur privāti remontē tās Hondas. Tur bija vienmēr šī tā problēma, ka visās buksēs tā skrūve ir ierūsējas, tad tur zāģē, karsē. Nu labi, tas tā. Bet, nu, redz jau, visas tās galvas ir norūsējušas. Es domāju, ka reāli katru otrā skrūvu nolūst, viņi sāktu skrūvēt. Bet, nu, man bija jātiek pie aizmugurs klāt, nu, man nav varianti, es urbu nost skrūvas. Tur, protams, viss ir, parādīšu arī, kā viņš izskatās. Nu, lūk, jā, nu, viņi tur plasmasā ir iekausēti. Nu, tur nav vienkārši varianti, viņi vairs nekad neizskrūvēs ārā. Tā kā, jā, nu tā lieta Japāņiem, nu tā virsbūkā tāda viena lieta, jā, kas rūsē, bet ka visas tās skrūves pēc tam tu nevar atskrūvēt, tas ir vienkārši vāks. Un visi tie kronšteini, visi tie bieži tā, ka tu pateic motoru pārcegu, visi šitās te metāli, tās visi tie kronšteini norūsējuši zili melni, tur ārprasts vienkārši. Es tiešām noņemu cepuri tiem, kas remontē tur tās piekars Japāņu mašīnām, tur, man liekas, bez nerviem tošanā palikt. Nu labi, tas tā atkāpe no šīs dienas tēmas, bet, nu jā, šādu līgzdu vairs nevar izmantot. Varētu, protams, tā pēc feng shui būt tā, ka tos pinus pārceļ uz blakus, līgzdu uzliek jaunus pinus, bet es diezgan droši, ka man tāda nebūs. Tā kā tā izsīsim kolhozu. Izlaidīsim kaut kur citur, vienkārši to vadu cauri un ieliksim drošinātāju hermētisku. Tā kā būs labākā oriģināla. Ir nedaudz radusies problēma. Es biju tā baigi iecerējis, ka es te iznesu ārā tā drošinātāju, bet diemžēl sanāk tā, ka viņam ir kopējs plus, kas ir uz 2 klemēm. Un tad šie te 2 vadi ir aizejošie uz lukturiem. Nu jā, tā kā nav, es biju domājis, ka katram būs tā kā viens vārds vienā pusē, otrs otrā pusē. Viss būs tā pa smuko, bet es tā nevaru izdarīt, kā es te biju iecerējis. Tas, protams, nav baigi forši. Tad man ir vai nu abi jātais, vai jāizdomā.
Var jau būt, ka man ir tāds, bet es neesmu droši. Tad kasti ir tiem pīniem visādiem, bet vai tāds man būs, to nu es nemāku pateikt. Nu ko, veiksme laikam man ir uzsmaidījusi. Pārskatīt savu kasti ar pīnu galiem. Un izskatās, ka man ir tāds kā vajag. Izskatās, ka ir tāds kā vajag. Viņš tā ļoti gan jāsaka miniatūra tur turās. Tikai šitiem te vienā vietā ir ausis, kas tad plasmas saustiņa, kas aizķerās. Bet, nu, ja jau turās, tad turās. Un šito nav jēga mainīt, iztīrīs. Jāmaina tas, kas ir galīgi sakusis. Jāsaka, man nedaudz gan izbrīna šī te proporcija. Sanāk tā, kad ja mēs paskatāmies, tad šos lukturus baro šis te gigantiski resnais vats, bet beigās uz lukturiem aiziet tādas skābenes maziņas, ka es godīgi sakot pārsteigts tiešām. Un sanāk, kad šiten ir vieni, un tur ir otri, jā. Nu jā, šits otrs vadiņš ir otrs, jā, un cik viņš proporcionāli, cik tas ienākošais vats ir milzīgs par tiem, kāda aiziet. Jā, nu te droši vien arī kaut kāds gabals vada būs bojāts, tā kā jāštiķie būs te klāt. Ja man izdosies šito visu sakopu, tā kā es gribu. Nu, šis te, protams, nav oriģināli tie ķīnieši, bet, nu, es nedomāju, ka akurāt slikti. Nu, ko izdarīts ir? Tātad pārcēlu šos te šīs te līgzdas visas, viņas bija oriģināli šiten un šiten. Te var redzēt, ka es to vienu sadegušo nemaz neņēmu ārā, nokniebu tāpat. Tad lūk pārcēlus to pusi svaigās vietās, jo viņam jāsaka diezgan simboliski tā turēšanās sanāk. Viņam tikai šiten te tāda plasmas maza austiņa, kas ieķerās tajā maliņā. Un tas arī viss, kas notur to pīnu vietā tur. Nu, tas ir tā diezgan interesanti. Nu, lūk, jā, un tad te var redzēt, kā viņš tur apspiež vai apķer to drošinātāju tās kājiņas, ja, ka viņa tas laukums ir tāds kā, nu, diezgan normāls, un tāpēc arī baigi svarīgi, lai tur nebūtu nekāds oksīds. Es tur arī visu paņēmu, izbērzu ar kaut kādu 2000 smuršpīru pa vidu ieliku. Izskrāpēju, lai tur viss oksīds arī pazūda. Tā, nu pāris vārdos pastāstīšu par drošinātājiem, kā es daru. Es daru tā, ka es drošinātājus izmantoju no šrota vai no lūžņiem. Savācos, nu, tā kā vācu oriģinālos drošinātājus, kas uz konvejeru likt virsū mašīnai. Kāpēc? Tāpēc, ka es savā laikā nostājos video, kur krievā valodā bija tāds video, kur viens apmācību centrs testēja tos drošinātājus. Un tad praktiski, principā, visiem drošinātājiem, kas ir tie kreisie, ko tirgo tur visādos benzīna tankos, un, nu, kas nav firmas drošinātāji, viņiem visiem ir tā, ka viņi neizdeg pie noteiktās amperāžas. Nu, pieņemsim, ja šeit tur bija testēts, bija 20 ampēru drošinātājs, tad viņam paredzēts, ka pie 27 ampēru slodzes viņam ir jāpārdeg, nu, ātrāk pat principā. Un tad, lūk, visi drošinātāji, kas bija izņemti no automašīnas, nu, kaut kādas oriģinālais drošinātājs, viņi visi izdeg pie 27 ampēriem. Bet visi tie ķīnīzeri, viņi vienkārši sāka kust drošinātājs, sāka silta vadi, bet viņi neizdega. Protams, pie pilnīgi izslēguma, es domāju, ka tur nu, izdegs arī tas ķīnietis, tur nav problēma, bet svarīgāk ir, lai viņš arī pie pārslodzes nostrādā. Ja es domāju, ka šeit, piemēram, šis, nu, te 50 vai nu tur ir bijis slikts kontakts ar to kāju, vai arī, piemēram, kaut kāda pārslodze bijusi, un viņš ir sācis vienkārši silti. Nu, drīzāk, kad slikts kontakts jau viena puse, bet nu jā, šāda situācija var notikt, ja liek tos bez nosaukuma drošinātājs, teiksim tā, ko visādi tur tirgo. Tāpēc manā skatījumā ir divi varianti. Vai nu pērk skaidri zinām kaut kādas firmas kā Bosch, nezinu, tur Tesa, nu, visas tās firmas, kas nodarbojas ar auto kaut kādām lietām, jā, reāli oriģināls drošinātājs. Vai arī šādi te no lūžņiem paņem un tādu veselu kastu savākt.
Ar viņiem visi visādi, lieli, mazi. Es viņus arī, tā, ka pirms lieku uz mašīnas, paņemu ar skočbraitu nospodrinu tās kājas, jo šitādi te viņa noteikti nebūs labi. Un tas noveda pie kaut kādas silšanas, kad tas kontakts nav pa visu virsmu. Tādu, protams, nedrīkst likt, viņi ir jānotīra, bet šeit man ir šķiet jau notīrīts. Jā, šits jau ir notīrīts, jau spīdīgs, smuks kājas, jā. Un, nu tālūk, tā ir tā mana pieeja drošinātājiem. Es viņus tur nepērku. Nu, protams, kaut kādā urcā var nopirkt, bet urcā, es domāju, tur tas uzcenājums ir tāds, ka... Tā, vēl sagribējās man tādu testu, ņemot vairāk, tas drošinātājs bija tur tāds apkusis. Testu tādu, vienmēr sakot, atsevišķi katram drošinātājam nomērīt to patēriņu. Tagad ir ieslēgta vienā pusē deg tuvā gaisma, un tad ir 4,9 ampēri. Jāsaka, interesanti gan ir tas, ka arī otrā pusē, nes kāpēc viņi deg tādā puskvēlē, un te deg gabarīts. Nu jā, tā situācija tieši tāda, kā viņi atbrauc pie manis. Acīm redzot, tad tas viens drošinātājs tajā brīdī vairs vispār nefunkcionēja. Nelaida caur strāvu, bet kāpēc viņš tā te laiž, nu, pie vienā izņemt drošinātāju laiž caur šitā, nezinu, iespējams, ka tas ir kaut kādā drošības dēļ, lai tajā brīdī, kad izdeg viens drošinātājs, lai tā puse nepaliek galīgi tumša vai... Labi, es nezinu, godīgi sakot, negribās arī baigi iedziļināties, jo ja es nezinu, ka tā ir, nu, ka tā nav jābūt, tad es arī, nu jā, ja es nezinu, ka tā jābūt vai nav jābūt, tad man nav jēga šobrīd te analizēt to jautājumu. Ieslēgšu tūlīt tālo gaismu, tātad 4,9 ampēri pie tuvās. Nu pārliksim arī uzreiz varbūt šī tāda AliExpressā un nopirkt baigi labais tāds ar mērīt šo te patēriņu. Baigi ērti tāda cilpiņa. Nu tā, tagad pārspraudu uz otru drošinātāju, tad šitiem tagad deg. Un savukārt otrā pusē atkal ir tāda blāva, tā, nu izstāda pēc gabarīta vairāk. Un patēriņš mums ir 50, tā pārreikinot, nu 1 komats jāpārliek, tas ir 5 ampēri šobrīd. Tātad var teikt, ka abās pusēs ir vienāds patēriņš. Tur bija 4,8 un te 5, nu tad tur tie jau ir sīkumi. Ieslēgšu tālo gaismu, pastīšos, cik ir pilnais patēriņš uz šo drošinātāju. Kopā ar tālo gaismu ir 6,8 ampēri. Godīgi sakot, nav tik traki. Dīvaini gan jocīgi, jo parasti jau, nu, viņas vienāda jaudas lielākoties. Es nezinu, kāds nāk. Piemēram, bieži nāk tā H7 un H7, bet kāpēc tik maz pacēlās? Nu labi, var jābūt. Jā, un šeit tad izdziest, ka ieslēdz tālot, izdziest pavisam. Jā, nu patēriņš 6,8. Ieslēgšu arī otrā pusē, tagad tieši tāpat. Nevis ieslēgšu, bet pārspraudīšu uz otru pusi. Nezinu, vai atkal iesman tā pārspraušana, kā gribās. Tā, ka iespraužu normāli, tad ir 71, nu 68, 71, es domāju, tur baigā starpība nav. Un sanāk, šis ir tas lukturis, kuram nebija nekas kusis drošinātājs. Tā kā tas ēd vairāk nekā tas, kuram bija kusis. Tā kā es esmu diezgan droši, kad ja nepazudīs kontakts šie te drošinātājiem, tad arī viss būs kārtībā. Jā, nu interesanti, kāpēc viņi ir izlēmuši tā, kad katram lukturim savs drošinātājs. Nu tā. Nu labi. Galvenais jau, lai viss tas darbojās. Tā kā, nu principā, te puse no drošinātāja nomināli bija 15 jābūt. Tā kā rezerve tur ir. Nu, varbūt arī tas 7 ampērs. 7 ampērs arī tie mazie vadiņi tad iztur, tā kā, nu, labi, kā ir, tā ir. Tad vēl palicis ir pasākums, kas saucās izdomā, o jāizslēdz galvenais šitas, man tā vienmēr ir problēma, un tad tā krona nosēžās un paliek. Tad jāizdomā, kā šo te nabagu māju nostiprināt, jo oriģinālais variants vairs nedara. Tur vairs nav kā nostiprināt. Nu,
Laikam jau es būšu kolhoznieks un te pa vidu vienu savilcēju un šiten vienu savilcēju. Nu nav jau tā, ka tā kasti baigi vēlētos kaut kur pacelties gaisā. Jo, ja tā pavisam zolīt grib, tad es nezinu, kas tur jādara. Nu, ir tā kā ir, diemžēl, jā. Nepatīk jau man visādi tie savilcēju varianti, bet, nu, diemžēl dažreiz arī nāks tā darīt. Nu, neko vadien kolhos nesanāca, bet vismaz stiprinājumu iznāca. Uzlikt maz skrūvīt šiten, savilcēt te, un te viņš tās nolauzt tās skrūvas, tā mal turās. Nu, gal galā nekur jau viņi neviens nerāja nost. Nekā īsti zolīdāk tur īsti nevar iztaisīt. Tā kā tā. Labi, paldies, kas noskatījās. Nekāds baigi advancētais jau nesanāca tas video, bet es domāju, ka tā kā liela daļa skatītāji ar šīm lietām dienā nenodarbojas. Es arī cenšos, tāpēc tā varbūt tādus sīkumus kaut kādus paskaidrot vai kaut ko. Nu, tiem, kas to nedara, varbūt kaut kas nodara, jo es, teiksim, es ļoti daudz no YouTube pats mācījies. Daudz mācījies un daudz joprojām mācos, tāpēc kaut ko mēģinu dot atpakaļ. Kaut vai ar kaut kādiem sīkumiem, kas kādam var noderēt, kas mēģina pats kaut ko darīt savai mašīnai vai kaut kā tā. Tā kā, nu, ņemat pa labu un tad jau tiekamies kādā citā video.